arhīvā atrasti 200 gadus veci zemnieku darba nosacījumi. Rūpe ir bijusi jāsūt par to, lai ziemājas un vasarājas laikus un kārtī iesētu un gaidāmo ražu burtu kokos iegrieztu. Visur, kur nepieciešams tīrumos grāvjus izraktu vai atjaunotu, pļavās bez nokavēšanās sienu novāktu, lai saimniecībās nepieciešamais zirgu un lopu skaits nesamazinātos, lai saimnieki savas sētas ēkas labā stāvoklī uzturētu, lai zemnieki no laiskuma un slinkošanas atturētos. Jāraugās arī, lai saimnieki kalpiem nopelnīto algu dotu un sētas ļaudis kārtīgi uzvestos, it īpaši dzērājus uzraugot. Pamatnosacījumi gadsimtu gaitā nav mainījušies arī tagad. Tikai šodien mēs meklējam mūsdienīgākus variantus, lai tos izpildītu. Gadu kopsaimniecība Draudzība sagaidīja 4670 hektāriem lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kolektīvā 940 biedru. 60. līdz 80. gadu polarizācijas process, kas noris mūsu republikas laukos, tieši visdziļāk diferencēja saimniecības Saldus rajonā. Draudzības galvenie ražošanas rādītāji izskatās samērā viduvēji. Uz 100 hektāriem lauksaimniecībā izmantojamās zemes saražots 595 centneri un gaļa 119 centneri ar rentabilitāti -7%. Vidējais izlaukums no govs sasniedza 3182 kg. Graudaugu vidējā ražība bija 28 centneri. Saimniecības arhivārs Rudolfs Grasmanis. Tas bija 30. oktobrī 1948. gadā, kad sanāca kopā un dibināšanas sapulcē nolēma apvienoties kopsaimniecībā. Toreiz sauktā Arkli Vilnis. Un pirmais priekšsēdētājs toreiz bija Sadolšāns, tagad jau Nelaitis. Un to otru arteli 1. maiju vadīja Bušs Roberts. Kantora ēka tā ir nograuta. Tur tagad, kad tās raktūras bija, tad tieši to bijušo kantora ēku nojauc. Un pat pirmā valsts sēdi te notikuši pie manas mājās laukā. Katram bija vismaz 2 zirgi un 2 govis, kas iegā kolhozā, un katrs šo paturēja vēl sev arī. Un 750 hektāru āremzemes, ko mēnekritīgi uzrādīja, kāda bija te pirmajā kolhoza sākumā. Nu, tā nelaime jau tā arī, ka pēc tam, kā es saku, tie visādi ierēģi, ne tas, kas kādreiz bija zemnieks, ne tam tā teikšana, bet tādi visādi nāk cilvēki, un tad redz iegās galīgi tā. Otrais draudzības atzars bija Ēvažos. Dibinājās
1949. gadā, un to vadīja Arvīds Straube. Pa priekšsēdētāji man ievēlēja tā, mēs sagājām sapulci, iztaisījām un tā ievēlēja vienu pa priekšsēdētāju. Tas jau vienu nakti izgulējās, no rīta pat aizskrēja, patiesmies, lai tā es negribu strādāt pa priekšnieku, un tad tā ievēlēja man, tā es sāku strādāt par to priekšsēdētāju. Kā nu mācēdam, tā strādājām, tā priekšiem. Cilvēki neticēja, ka tas kaut ko būs, un nebūs nekas, un neiesim strādāt, un pēc izrādījās, ka neiznīja, ka nebija nekas. Tā mēs sākām, un tā mēs uzsākām to kaut ko. Maz jau iztēriņi arī bija teikt kaut ko. Nebija jau daudz, 18 kapēju dienā. Nebija jau viegli sadabūt visi strādījuši kopā. Visi tikai izgāja, pīpoja tikai, un teica, ka mēs negribam strādāt, un te tikai vajadzētu nošaut vēl. Trešais atzars meklējām Striķugalā. Tur uzreiz nodibinājās 4 lauksaimniecības arteļi, un vienu no tiem Otomāru Oškalnu vadīja Roberts Jēkabsons. Var sakot, mums tas sapulcs, patoks ir brauc, tas mājas lukāni, te atpakaļ uz saules pusi. Interesanti jau, kā saka, sajiet, bet viena daļa kaimiņi jau atkal, kā saka, tā no malas noskatās un, vēlāk prasa, kā tur, kā gāja un kā vispār, kas ir priekšsēdētājs un tā tur, savācāmies, kā saka, un sākām strādāt. Savācām inventāru, cik jau, kāds jau iestājās tā, kā saka, labprātīgi, cik jau bija tas, ka gostiņš vienu otru, kā saka, liekāju pēc skari, viss jau bija izpostīgi, ēks vārds vakas, un tā jau mazām, kā saka, strādājām, darījāmies, tā jau ņemāmies, mocījāmies, tas grūti jau gāja vispār. Vēlāk, 50. gados, mazie artilīši apvienojās lielākās saimniecībās, toreiz Staļina vārdā nosauktajā Darba ceļā un Hruščova vārdā nosauktajā kolhozos. Bet 1984. ir atskatīšanās brīdis uz kolhoza 35 gadiem, un tā izaugsmes vēsturē paliks 3 attīstības posmi ar 3 paudžu klātbūtni to laiku notikumos. Priekšsēdētājs nopelniem bagātais lauksaimniecības darbinieks Tālivaldis Kalniņš. Mūsu darbībai kā galvenam tādam novērtējumam būtu jābūt tas, vai mēs ražojam intensīvi, ja arī to nespējam. Un tādēļ intensīvā ražošana ir pats galvenais tāds rādītājs mūsu darbā. Vai jāsaka, kad pirmais periods, ja tā mēs šo novērtējam, varētu būt no 62. līdz 72. gadam. Un šis periods arī noslēdzās ar tādiem labiem, intensīviem rādītājiem. No sākuma 7 centneriem sasniedzam 20 centners graudu ražu, piena izlaukums tojās 3000 no govs. Un arī gaļas ražošanā sasniedzam rajonā 2. vietu ar 230 centneriem no hektāra. Sekoja pirmā apvienošana. Izmantojamā zemes lapība pieauga līdz 3000 hektāriem. Pievienotajā Striķu ciematā līdz tam vēl nebija uzbūvēta neviena jauna ražošanas ēka. Vajadzēja radīt otro ražošanas iecirkni. Par saimniecības partijas sekretāru sāka strādāt Gunārs Zomenovskis.
vispārīgie runā par uzvaru, kur pievienoja 72. gadā. Viņas ražošanas rādītāji arī bija diezgan augsti. Augsts ražas bija diezgan, pienīs laukumi bija diezgan augsti. Kāpēc tieši samazinājās? Bet pēc apvienošanās šie rādītāji nokrīt tādi intensīvi rādītāji, gan vienā, gan otrā saimniecībā, pareizāk sakot, gan tagad jau pirmā, gan otrā ražošanas ieciklī. Strādājam daudz intensīvāk, bet rezultāts bija daudz sliktāk, jo pārvaldamība nebija vairs tāda. Mēs nevarējām ar agronomu, ar zootehnikiem visus jautājumus tieši uz vietām apspriest. Vajadzēja jau to visu noskatīties garam braucot. Pagāja vairāk kā 4-5 gadi, kad nostabilizējās atkal finanses un kaut kur pēc tāda intensīva darba tikai 76. 7. gadā atkal saimniecībā bija brīvi naudas līdzekļi un par dažā rādītāju pārsniedzam 72. gada rezultāts. Sekoja nākošā apvienošana. Kopsaimniecībai pievienoja lielāko daļu no darba ceļa teritorijas. Vajadzēja organizēt arī trešo ražošanas iecirkni ar centru Ēvaržos. Jā, tieši mūsu attīstībai ir raksturīgs tāds periodiskums, kur ir bijuši pacēlumi, bet vairāk tomēr kritumi. Un tieši raksturīgi, kad šie kritumi saistīti ar saimniecību paplašināšanu. Ir pagājuši 6 gadi, kopš saimniecības pēdējās apvienošanas, ieguldīt šajā laikā pār par 1 000 000 rubļiem celtniecībā naudas. Esam daudz strādājuši, saspriegti, bet rezultātu nav. Ja kadreiz bija saimniecībā brīvu naudas līdzekļi ap 300 000 rubļu, tad tagad pa 6 gadiem valstī parādi pieaudz līdz 3 miljoniem. Šobrīd uz vairāk nekā 4600 hektāriem lauksaimniecībā izmantojamās zemes draudzībā strādā gandrīz 90 speciālistu. Jau 10 gadus galvenā agronome ir Maija Šulca. Šajienas zeme ir pateicīga lauksaimnieciskai ražošanai tādā gadījumā, ja viņa ir iekopta labi. Un, diemžēl tā tas nav. Mūsu lauka nav iekopta tā, kā tas būtu nepieciešams. Bez tam mūsu laukos ir ārkārtīgi jāuztver pareizais zemes strādāšanas moments. Nedrīkst ne pāgru, ne pa vēlu. Tieši uz precīzu laiku, kad zeme strādāt, mēs varam daudz iegūt un daudz zaudēt. Ir izstrādāta augu seka, un pa visu saimniecību ir vispār sarežģīta augu seka. Visā saimniecībā ir 13 dažādu veidu augu sekas izveidotas atkarībā no tā, kāda lauka kvalitāte mums ir šodien, atkarībā no tā, kādas ir perspektīvas laukus ielabot, un atkarībā no tā, kur ir perspektīvas kādas kultūras vispār, jebkāda audzē. Saimniecības galvenā zootehniķe Mirce Homane. Es domāju tā, ka pamatā jau tā trešā apvienošana nekam nederēja. Un ko mēs saņēmām mantojumā, tā varētu teikt, 3 cūkūtis, apmēram ap 1200 cūkām, kaut arī mums pašiem jau bija pār 3000. Nu tā, kādas 100 sivēnmātes, gailīšu kūtī, kuras mums sivēns praktiski deva ļoti minimāli. Nu, un liekas, kāds ir otrajā ziemā, ja? Novaramā cūkūts, kurā bija 500 cūkas, jau vispār mums saprata. Tūlīt pēc apvienošanas katru gadu cūkopība mums deva no 500 līdz 600 tūkstoši zaudējumu. Pagājušajā gadā jau šie zaudējumi samazinājās līdz 300 tūkstošiem. Kopumā 4 gados cūkopība mums ir devusi miljonus zaudējumu. Alberts Strikmanis, inženieris mehāniķis jau no MTS laikiem. Mūsu saimniecībā tehnikas nodrošinājums ir samērā apmierinošs. Nevaram sūdzēties par tehnikas trūkumu, bet mēs varam sūdzēties gan par izgatavotās tehnikas kvalitāti un tāpat par atremontētās tehnikas remontu kvalitāti. Bieži vien tās mašīnas, kuras mēs saņemam no rūpnīcas, tas ir kultivātori, ārki un vēl citu lauksienas tehnika. Mums ir viņas jāsakārto tā, lai mēs viņas varētu izmantot. Jāliek dažādi pastiprinājumi, dažādi uzlabojumi, lai mums darbā viņas sev attaisnot. Pretējā gadījumā
jau pēc pirmām darba dienām notiek lūzumi. Un varbūt tas būtu tā, ja mūsu tehnika ietu visa, ja viņi visu to laiku varētu ražīgi strādāt. Pareizāk, ja viņi visu tās stundas varētu atcerēties uz lauku, kas viņiem jāstrādā, un nevis darbnīcās kaut ko meklēt, kaut ko remontēt, kaut ko gaidīt, kad atvedīs uz katru sīkumu, uz katru ķēžu pirkstu, uz katru zobratiņu ir jāgaida, kamēr aizvedīs veco, kamēr atvedīs jauno, un tas laiks, diemžēl, atsaucās uz visu mūsu darbu kvalitāti, uz visu mūsu darbu rezultātu. Mūsu darbu ārkārtīgi sarežģīti šī te mūsu plašā ģeogrāfija par ražošanas iecirkņiem. Milzīgi daudz zaudējam gan laiku, gan degvielas, gan tukšos pārbraucienos, braucot no centra mehaniskām darbnīcām līdz 2. un 3. ražošanas iecirkņiem. Jo tur uz vietas var veikt tikai pašus vienkāršākos un steidzamākos remontu darbus. Un pie pareizas darba organizācijas vajadzētu būt visam koncentrētam vienā vietā, centra mehanizācijas sektorā. Vajadzētu tā, lai mēs varētu savas kultūras pa gadiem izvietot, pēc sirdsapziņas. Varbūt, lai mēs šajā gadā varētu iesēt 1500 graudu augus, nevis 1640. No laika, tā mums tā ielapotā, tā sakotā zeme nāktu klāt. Mēs varētu nonākt pie tā, ka mēs varbūt pēc gadiem 6, 7 vai 10 mēs patiešām bez kaut kādas hektāru uzspiešana varētu saražot to plānā paredzēto graudu augu daudzumu. Bet mēs pašlaik pie šīs te kvalitātes uzlabošanas vispār netiekam. Kādi tie lauciņi ir, tāds mēs viņus muļājam. Runājot par visiem lopiņiem, jau mums spēkbrīva vēl nav tāda. Mēs neprotam saražot tik daudz, mums vajadzētu. Spēkbrīva mums ir pietrūkst, vai ne? Nevaram dot optimālās devas. Bet 2 ziemas jau rupjā lobarība un sulīgā, varētu teikt, mūs tā samērā apmierina, bet tikai kvalitāte ne. Kvalitāte mūs neapmierina. Redziet, tā jau tāda zinātnieka atzina mums ir, ja? Ka 3000, to, ja tā varētu teikt, bez liekas domāšanas un piedomāšanas var izslaukt, ja? Bet ja jau iet pār 3000, tad jau jāsāk rēķināt un domāt ir pa visām piebarošanām, pa visām minerālu piedevām. Es domāju tā, ka, teiksim, barība tas ir viens, vai ne, bet mums jau nākotnē jau par kadriem stingri jādomā arī ir. Nav tomēr tā, ka vajag, vai ne? Nu, un jādomā, ja, teiksim, pa jaunajiem, vecie aiziet pensijā. Tas saka, un to visu tomēr izšķirt savniecību, jo nav dzīvo. Un tagad neviens kaut kādā tādā atliktā dzīvoklī iekšā neies. Ko tu gribi, valodzīte, lietu sieva, lieta viņa, aizmēmēlēs lietavā. Apmākonī tevi dzird, zem zemītes tevi dzird, apsaulīti tevi dzird, valodiņu runājam. 7 gadsimtus 7 brāļi, vasaru apraudot krodziņā guļ. 7 guļavās bijuši, nebijuši, 8 rudziņi ir jāiekuļ. Saimniecību apvienošanās ietekme uz turpmākajiem ražošanas rezultātiem ir pētījusi Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas Lauksaimniecības ekonomikas katedra, kuras vadītājs ir profesors Ervīns Krinovskis.
23% gadījumu. Rezultāti apvienošanās rezultātā kļuvuši bija labāki. Tas ir, uz platības vienību saražoja vairāk produkcijas. Apmēram 15% gadījumu. Rezultāti bija diezgan nenoteici. Tas ir, nebija ne iegūmu, ne arī nekāda jūtama zaudējuma. Bet apmēram 70% gadījumu rezultāti kļuva sliktāki. Mūsu saimniecība tātad būs pieskaitam pie tiem 60%. Nu, un šo jautājumu pētot, nācām pie slēdziena, tad šādai apvienošanai nebija faktiski nekādas nozīmes, jo pēdējo saimniecību, kur mums pievienoja dārgu ceļu, tas pasliktināja mūsu ražošanas apstākļus, ražošanas vadzamību, kā arī sovhozam Kursīši. Bieži vien saimniecības apvienoja tikai tad, ja līdzās spēcīgākai saimniecībai atradās viena vai divi vājākas, lai tiktu no viņām vaļā, lai tā teikt vidējo līmeni pacelt. Un tādā veidā izveidojās daudz saimniecības, kuras šodien mums ir grūti vadamas, grūti organizējamas. Mēs saimniecībā esam nākuši pie secinājuma, ka strādāt var jau arī tādos apstākļos, ka tagad pie lielas platības, bet intensīvi strādāt nevarēsim nekad. Tādēļ, kad ir jāpārbauda ražošana, jābūt galveniem speciālistiem ražošanas vietās. Jo augstāka intensitāte, jo lielāka kontrola vajadzīga. Jo vispār ražot jau var jebkuros apstākļos, bet intensīvi varēs strādāt tikai pārvaldamā platībā, kur speciālisti ir pēc iespējas mazāk, un lai tie pamatā būtu galvenie speciālisti, kas nosaka ražošanas būtību. Tātad jābūt saimniecības vadītājiem un galvenā speciālista klātbūtnī pašam ražošanas procesam. Jā, tas ir pilnīgi nepieciešams pie intensīvas ražošanas. Citādāk mums intensīva ražošana nesasniedz. Runājot par saimniecību lielumiem, ir jāatgādina tāds fakts, ka vēl lielākas saimniecības nekā Latvijā ir Igaunijā, vidējais lielums. Savukārt Lietuvā mazāks kā Latvijā. Mēs zinām, ka lauksaimnieciskās ražošanas intensitātes un efektivitātes līmenis Igaunijā ir krietni augstāk kā pie mums. Darba ražīgums apmēram pa 70% augstāks nekā pie mums. Kā tas iespējams, ja saglabājās tik lielas saimniecības? Saimniecības lielums nav vienīgais faktors, kas nosaka saimnieciskās darbības rezultātu. Pirmais un galvenais tomēr ir un paliek ražošanas vadīšanas līmenis. Faktiski jāsaka visos vadības līmeņos no saimniecības līdz pat direktīvajiem orgāniem. Bet gribu akcentēt tādu momentu, ka apvienojot saimniecības Igaunija, to darīja pārdomāti plānveidīgi iepriekšēji sagatavoti. Jo saimniecībās, kur bija paredzēts apvienot, plānveidīgi izvietoja ražošanas objektus, ciematus, dzīvojamās ēkas, ar tādu aprīti, lai saimniecības apvienojot visi šie objekti atrasto savā vietā. Tādā veidā Igauniem izdevās izvairīties no tā haosa, kas vietām bija sastopams pie mums. Šo jautājumu izvērtējot, arī mēs nācām pie slēdziena, ka mēs savā saimniecībā arī tāpat rīkosimies, un ja arī to jau sākam realizēt, kad būvējam šajās apvienotās trijās saimniecībās 3 patstāvīgas ražošanas centrus. Viņi jāpilnveido, lai visi speciālisti par lopkopību, mehanizāciju būtu uz vietas, un iecīgi priekšnieki būtu kā kolektīvs priekšsēdētājs. Saimniecībā es strādāju jau 22 gadus.
Esmu strādājis visos posmos, jo tālāk no galvenā speciālista, trešās pakāpes speciālists, varbūt arī ceturtās pakāpes speciālists, jo atbildības līmenis kritās, jo fakts ir tāds, ka tieši ražošanas vietās galvenie speciālisti var ierasties ar vien retāk un retāk. Var jau tā uzskatīt, ka tas ir normāli, ka tā lielā saimniecībā jābūt ir, bet mums arī jāskatās uz gala rezultātiem, kā tad ir gala rezultāti. Gala rezultāti ir tādi, lai galvenais speciālists būtu vēl tuvāk ražošanai nekā ekstensīvi strādājot, jo šeit jāsamazina attālums starp augstākās pakāpes vadītāju līdz darba darītāju. Jāuzlūko kā problēma, kā viela pārdomām. Runājot par saimniecību optimāliem lielumiem, nenosaukšu šeit hektārus, bet došu šādu kritēriju formulējumu. Kā par optimālu lielumu saimniecību jāuzlūko tāda, kurā augkopībā, ka teritorijas tehnoloģiski apstākļi nokārtoti, ražošanas un sadzīves objekti izvietoti, ceļi izbūvēti, augkopība, kas norit uz lielas platības un dāvana bez ražošanas iecirkņiem no viena centra ar dispečera dienesta palīdzību. Ja arī perspektīva, kad šie teritorijas tehnoloģiskie un organizatoriskie jautājumi ir atrisināti, ir nepieciešamība saglabāt ražošanas iecirkņus, tad tas nozīmē, ka savā laikā šī saimniecība ir izveidota par dievu. Lai šo kļūdu labot, bijušais kolhozs darba ceļš, kur centrā mēs pašreiz atrodamies, ir jāatjauno savā vecājā platībā 2500 lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāros. Tas ir ļoti viegli vadāms saimniecības. Tad iegūt ir kolhozs draudzība, ir Kursīšs sovhozs, kurš ir pats lielākais rajonā un kuram arī daļa tik pievienot no darba ceļa platības. Jo šī centrā ir izveidot visu, lai varētu kolhozs pastāvēt. Ir labs mehaniskās darbnīcas, lopkopības fermas, dzīvojamais fonds, bērnu dārzs, klubs, felšerpunkts, veikals, pasts, un citi ražošanai un sadzīvai nepieciešamie objekti. Ir jau arī republikā veik šādi pasākumi, lai izlabot pieļautās kļūdas, kā Kuldīgas rajonā un citur tiek lielās saimniecības pārdalītas, lai būtu iespējams veikt intensīvu lauksaimniecisko ražošanu. Saldu brauc, izdarīšu vecumā, vecumāji vecumā, izdarīšu vecumā, vecumāji vecumā, izdarīšu vecumā, kamēr man cestēju brauc, simtsapēda vecumiņu, 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 simtsapēda vecumiņu, 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 simtsapēda vecumiņu, lieli kungi man vaicāja, kur palika vecumiņš, 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 kur palika vecumiņš, 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 kur palika vecumiņš, divas ir jūs meitām, tev treš no kalna noripoja, noripoja, treš no kalna noripoja.